Viktorija, mums jau ir 5 gadi kopējā sadarbība. Jau 5 gadus pie mums Jauno psiholoģiju centrā var apgūt mediāciju. Jā. Un nesen šī mediātors kļuva kā profesija. Jā, un nesen arī mediātors ir kļuvis kā profesija, līdz ar to vien nopietnāk paliek. Jā. Un man ir ļoti liels prieks, un par tevi kā pasniedzēju vienkārši visburvīgākās atsauksmes. Paldies. Un šodien gan es vēlos tev jautāt par mediāciju uzņēmumā. Jā. Un tieši to uzmanību vairāk uz to, kā mēs varam izmantot, kas nāk no uzņēmumiem, apgūt un kam tas būtu noderīgi. Tieši tādā uzņēmuma skatījumā. No uzņēmumiem nāk mācīties gan personāldaļu vadītāji, gan paši vadītāji, gan nodaļu vadītāji, menedžeri, gan cilvēki, kuri tiešā kontaktā katru dienu ir ar cilvēkiem. Tātad pārdevēji, call centra darbinieki, zvana centra darbinieki, tātad kuriem ir jārunā katru dienu cilvēkiem. Jo katru dienu kontakts mēdz izraisīt arī konfliktus, tātad šajā komunikācijā. Tāpēc mediātoru prasmes palīdz runāt apzinātāk, bez konfliktogēniem, neuzrauties uz konfliktogēniem un izdibināt pašu būtību, lai nenovestu līdz tam konfliktam. Man pirmais uzreiz nāk prātā, ka tie ir visi uzņēmumi, kuriem ir klientu apkalpošanas, piemēram, telefoni, zvani. Tas ir visi. Zinu, ka nāk arī no pašvaldībām un praktiski no gandrīz visiem iespējamiem pašvaldību departamentiem pie mums nāk, kuri cilvēki strādā, kuriem nepārtraukt saskarsme gan ar klientiem, tātad tas ir gan konflikts ar klientu, gan konflikts savu darbinieku starpā, kas jebkurā kolektīvā ir paredzams un noteikti notiek, it sevišķi vēl, kur ir lieli kolektīvi. Tātad tas viss ir tas, ko var mediātors sniegt savam uzņēmumam. Jā, tieši tā. Tad viņš var risināt gan konflikts, atbalstīt, risināt konflikts, kas starp uzņēmumu un uzņēmumu, vai arī uzņēmumu iekšienē. Gan ar uzņēmumu un klientu. Jā. Un es vēl vēlējos jautāt tādu lietu, ka mediātors apgūstot šo kursu, ļoti daudz arī to, kā sevi strādāt, kā savu stresu vadīt. Bez tā nevar mediātors. Viņam jāprot ar sevi strādāt, un tas ir primāri. Tātad mēs mācam tā, lai cilvēks pats tiek ar saviem konfliktiem, ar iekšējiem konfliktiem, ar saviem konfliktiem ģimenē, saviem konfliktiem darba vidē, un tikai tad viņš var arī atbalstīt citus šajā konfliktu risināšanā. Tad līdz ar to viņš apgūst arī to veidu, kā viņš jau uzreiz to var sniegt savam uzņēmumam. Un ne tikai tad, kad viņš ir pabeidzis pēc 5 mēnešiem. Ne, uzreiz jātrenējās. Uzreiz. Jā. Vai ne? Uzreiz pēc pirmām nodarbībām. Pēc pirmām nodarbībām jāiet, jāpraktizē. Un to pamana kolēģi, ģimenes locekļi, visi saka, kur tu esi izlasījis? Kā tu to dari? Kas tas ir? No kurienes tu nāc? Un tas ir tikai pāris dienas ar tevi. Kursos. Jā. Un tieši tā, un nāk, es saprotu, ka mums nāk gan no bārnītiesām, gan no sociālajiem dienestiem, tieši pašvaldības atkal uzņēmumu. Mājokļu apsaimniekošana, kur ir neizbēgami konflikta situācijas. Un tad es teiktu, ka tur būtu katram arī nodaļas vadītājam būtu jāapgūst šīs zināšanas. Un es arī stāstu, lai saku un lūdzu, lai viņi trenējoties pastāsta par mediāciju savā kolektīvā. Jo šīs prasmes, manuprāt, ir jāzina visiem, jo tas atvieglo dzīvi, tas ļauj mums apzinātāk vadīt sevi pa šo dzīvi, komunicēt. Tas ir tik ļoti forši.